Labadiena! Sveicināti! Sveicināti! Nu, šodien pāris jautājumus mēs uzdodam cilvēkiem. Nē. Mēs pāris jautājumus, mums tur ātri būs. Nu, kas tad, nu? Skolas projektam. Mums skolas projektam mēs tur taisam prezentācijas šausmīgi milzīgi. Un varbūt izpalīdzēt. Pāris jautājumus. Nē, mēs vienkārši interesants jautājums uzdodam cilvēkiem. Okay. Kāds sajūt šodien? Ļoti labs. Ko jūs darat? Staigājam. Jā, pastaigājam. Skīnojam. Uz kādu filmu? Sliktie kaimiņi 2. Kas tā tāda ir? Kāda komēdija? Nu, kas par aktieriem? Zaks Efrons. Nu, protams, šodien mums ir 21. gadsimta 2016. gada 22. maijs. Sakiet, vai jūsos mājo šī svētku sajūta? Kādi ir svētki? Nav vispār nekādas svētku noskaņas. Kas tad, nu? Es nezinu, vienkārši nav. Nav? Nav, jā. Uz salūtu plānojat? Nu, kādu salūtu? Kādu salūtu? Nu, svētku salūtu. Nē. Neplānojat? Nē. Jā. Dosieties salūt. Uz kurien dosieties? No kurien skatīsieties salūt? Es skatīšos no savām mājām, no savas mājas loga. Salūt skatīsieties šovakar? Jā? Skatīsieties? Jā, dzīvē. Dzīvē skatīsieties, jā? Es īstenībā piegāju klāt jums pajautāt, mums tāda interesanta tematika un tie jautājumi, par kurus mēs uzdodam, teiksim, tādi kā atjautības jautājumi. Ok, es jums sēdīšos blakus, tad sakiet, kādā gadījumā mēs redzam skaitli 3, bet sākam 15? Oh my god. Šitie tipa jautājumi. Skaitli 3 par 15? Jā. Ja mums kaut kas regojās dzērumā, pieņemsim, es domāju. Dzērumā? Jā, tas varētu būt dzērumā. 3 piecinieki. 3 un sakam 15. Pulkstens. Tas bija labi. Pulkstenē ne tikai, nē, nu tas ir vispār. Nu, piemēram, kaut kāds 3 glāzītes un redz 15. Nu, tā es domāju. Jūs tā domājat, es domāju tieši par ciparu. Nu, nezinu tiešām. Pulkstenī mēs sakam... Jā, nu jā, es tiešām. Paga, ko? Es sapratu. Ok. Sakiet, lūdzu, kādas krāsas veido sarkanu? Kādas krāsas? Sarkana? Sarkana. Dzeltens un oranžs. Sarkana. Dzeltens un... Nezinu, šo gan es nezinu. Nezināsiet, jā. Neveido, tā nav pamatkrāsa. Tā ir pamatkrāsa. Mēs esam mākslas skolā, šito mēs Tā, zinām. Neveido. Sarkans. Nē, tas būs oranžs, sarkans un dzeltens. Kādas krāsas? Kāds veido? Nevienu. Sakiet, ja pulkstens ir 23 minūtes līdz 17. Tad cik ir pulkstens? Tā 16. Oh my god. 37. Jā. Pulkstens ir 16 un 30. Nezinu. 37. Jā. 16, 37. Jā. Bez 23 minūtēm 5. 16, 38. 37. Ir kaut kādi pusē pāri vēl tur. Nu, es negribu reiķināt. Kas ir smagāks, 1 kg vats vai 1 kg kartupeļu? Es esmu dzirdējis, ka vate. Vienādi. Domāju, ka vienādi. Tas 1 kilograms abiem. Tiešām? Jā. Ok, padomāsim vēlreiz. Padomāsim vēlreiz, bet kārtīgāk. Paga, kāds bija jautājums? Kāpēc? Konkrēti tur neesmu iedzinājusies, bet tas kilograms kartupeļu vienkārši, man loģika vienkārši tāda, ka varētu būt kartupeļu, bet es zinu, ka es dzirdēju, ka otru, tur spalvām bija, laikam, salīdzinājums kaut ko agrāk. 1 kilograms, tas 1 kilograms. Tas ir diezgan spēcīgi. Šitie jautājumi jau bērnībā izskanējuši pārāk daudz, viss, mēs jau esam imūnas. Nu jums jau bērnības sen jau aiz kalniem, vai ne? Protams. Cik jums ir gads? 15. Bērnība jau oj. Un cik tev gada? 14. Nu, protams, bērnība. Pēdziet. Kādā krāsā spoguls? Tādā krāsā kāds man apģērbs ir noteikti. Labi, atbild, bet tur viedokļi mainās. Jā. Bezkrāsains. Bezkrāsains.
Bezkrāsains. Nu, kas tie par jautājumi tādā Āķīgie. svētdienā? Spogulis jau ir stīkls, viņš nevar būt nokrāsots. Tādā kā atspīd. Viņam nav krāsa. Kāpēc tev tā liekas? Tas ir spogulis. Bet jebkam ir krāsa. Nē, tas ir stikls. Nē, tas nav stikls. Pagā. Nu kā? Nu, kādā krāsā? Tas atspūgs, kādā krāsā mēs uz viņu skatos. Ok, nu tas Es tur, nesaprotu, tur viedokļi mainās jebkurā gadījumā. Kas atspīd viņā, tas arī tur ir. Viņam nav krāsa. Nu, bet kā? Bezkrāsains. Nu jā, bezkrāsains. Sakiet, kā jums liekas, vai var paraudāt zem ūdens? Es domāju, ka jā. Kāpēc? Tas, ka, nu jā, ja paliek skumji, tur kaut ko ieraugot, tad var jāparaudāt. Tas nezinu, Ko zem ūdens var skumji ieraudzīt, kā jums nu, liekas? tiksim, tukšu lādi. Var raudāt zem ūdens. Kāpēc? Nu kā, nu tu jau raudi, vasaras tek. Jūs esat to darījuši? Nē, Ejam pamēģināt? droši, ka nevar iet tad. Nē, nu pamēģinām. Nē, es nemēģināšu tieši vai. Nu, ok, es pamēģināšu patur mikrofonu. Nezinu, domāju, ka nē. Neesat nekad mēģinājis? Nē. Nē. Nav sanācis, jā? Nē. Es domāju, ka nē. Nē, zem ūdens īsti nevar paraudāt. Tad tomēr nevar. Nu, tad beigās, pie kā mēs notāncām. Var vai nevar? Nevar paraudāt zem ūdens, nē. Nē, baigi, es nopietni ielikšu šeit. Nu labi. Tas nekas? Nē. Sakiet, lūdzu, kur rakstīts ir Tēvzemē un brīvībai? Я не понимаю, что вы говорите. Окей. Вы по-русски говорите, Я из да? Санкт-Петербурга, да. Окей, ну давайте тогда по-русски. Sakiet, lūdzu, Tēvzemē un brīvībai, uz kur pieminekļi ir rakstīts? Spasībā. Bet Kā lūdzu? es tiešām neglābšu. Es negribu pamēģināt nointervēt savu draudzeni. Nē. Nu, pamēģināt. Vienu jautājumu. Kas jums ir, ko tu pat Kurā vietā šis video parādīsies? Jūs tā kā man uzdodat? Jā. Es nezinu. Es nezinu, nav nejausmas. Man liekas, mūsu āzē arī teik šeit. Kurš? Jūs. Filmētājs? Jūs visi kopā. Pamēģiniet uzdot draudzenei kādu jautājumu, kas jums patiešām bija sakrājies jau gadiem. Ko es neesmu spējuši. Zani, kad tu pabeigsi skolu? Tad pat, kad tu. Jūs tā kā vienā kursā mācāties? Kas par skolu? Riseba. Kā lūdzu? Riseba. Jūs varat vēl klusāk pateikt, baigi seksīgi izklausās. Man liekas, ka intervija beigsies. Labi, paldies jums. Pasauli apkārt latviešu burvju mākslinieks Niksijs. Nesat. Vai esat redzējis kādreiz, kā izskatās tā visa tā burvju māksla? Jā. Jā? Dzīvēs izbaudījis, jā? Nu tā, tikai vizuāli es redzējis, jā? Vizuāli. Vai tu vēlies redzēt dzīvē to, kā tas viss notiek? Jā, varētu. Varētu. Nu labi, rekur, šis ir Niksijs. Niksijs. Ričards. Ok, tā, mums vajadzēs kaut kādu vietu, teiksim, rekur, ko koku. Mēs varētu aiziet pie tā koku, pamēģināsim tur. Iesim vairāk ēnas pusē, jo idejiski, jums būs, kā teikt, tas feelings, tam visam pasākumā feelings. Jūs somas droši varat priekšā nolikt, tāpēc. Jūs manas priekšā nolikt. Tagad jūs uzdevums ir, jūs skatāties šādi, rokas turat šādi, kā es. Nāk tieši, kur es stāvu, lai sanāk pretī tieši tas koks. Rokas turat šādi, un jūs viņus lēnām ceļat uz augšu un ātri laižat lejā. Pamēģināt? Vēlreiz augstāk tikai tās rociņas ceļā. Nu lūk. Un uzdevums ir tāds, ka jūs tagad skatāties tieši taisni kokā, un tajā brīdī, kad es jums piestīšu pie muguras, jūs lēnām griežaties apkārt. Es atrunājuši, tas var aizņemt, nu, teiksim, minūtes, nevis minūtes, sekundes 15. Ok, labi. Tagad vienkārši vienmērīgi ceļat rokas augšā un visu laiku laižat lejā. Ok, jūs skatāties taisni, tieši taisni.